Video redzams viens no lētākajiem Texas Instruments izstrādes rīkiem, kas ir noformēts kā USB spraudnis. Viņš sastāv no divām daļām, no programmēšanas rīka un paša procesoriņa, kur savienoti pa 4 kontaktu konektoru. Gribēju nodemonstrēt, kad tiešām tas procesoriņu var atvienot un viņš turpinās strādāt bez tā rīka. Tātad te man ir maziņš C piemērs, kas veic vienkārši LED mirgošanu. Mēs viņu nokompilēsim ar C kompilātoru, ko Texas Instruments piedāvā pa brīvu maziem izmēriem. Un te redzam, ka LED lampiņa mirgo, tātad programma procesorā darbojās. Un tagad mēs viņu atvienosim no izstrādes rīka un pievienosim taisno pie baterijas. Baterija ir no 2 pirkstiņu baterijām, tāpēc, kad mums ir vajadzīgi 3 volti. Un pievienojam apakšā, pievienojam mīnusu un augšā plusu. Un redzam, ka lampiņa turpina mirgot. Nozīmē, ka programma mūsu procesoriņā darbojās. Un tad var redzēt, ka šis angliski saucās target board ir salīdzinoši neliels, bet viņš ir pilnīgi darbojošies procesoriņš. Nevajag viņam daudz nekādas papildus detaļas uz plates. Šādas platītes ar šādu procesoriņu var nopirkt arī atsevišķi bez tā izstrādes rīka. Viņas arī ir salīdzinoši ļoti lētas. Komplektu no 3 platītēm var iegādāties par $10.